Atmūda īnese savus korekcijas arī bažneicas un religijas dzīvē. Cilvēki gozās iz bažneicom. Tīceibas breiveibu pilnam olpom izbaudīja. Kaut gan 1988. Gadā un vispār tūs atmūdas laika godūs 18. novembra divkolpojumus mūsu vecīs bažneickungs Pīters Tumans ar zakristianu Joni Susekli divkolpojumus noturēja lepnā vītuleibā. Cilvēki vēl beidos. Sorkonbolt sorkonu karūgu pori par 80 gadu vecīs Pīters Tumans vēl izvietēja, bet pīminekļa visu okupaciju upuru pīmiņai izvietēšanai spāka vaira nabeja, paleigus vajadzēja saukt Rēzeknis dekanu Povulu Zeili, kurām nokūtņā jau būs cīšoka saikne ar Dricanim. Tātad mēs atceramies vītā, kas ir ar dubultu nūzeimi. Man aiz muguras ir vecīs tautas noms, kur bažneickungs Plons uzvede teātrus, bet 1949. gadā pirms izviešanas te bija īslūdzēti pogosta īdzeivotoji, un kur vēļok atmūdas laikā atkloja pīminekli šīm izvastīm. Vispirms gan gareiguo vadeiba apkolpot Dricanus sūtēja Rēzeknis Boltos bažneicas Marjaņu tāvu Andreju Trapučku. Pavadam te kolpoja Bykovas prāvests Feliks Šņeveļs, bet plebanējā līdz pat 1997. gadam lepnā vientuleibā dzeivoja pensionētīs prāvests Pīters Tumans. Pēc draudzes lūcekļu iniciatīvas tika saprovēts bažneicas dorza myura kritušīs līpas samaitotīs myura fragments, izcelta jauna plebaneja, Dricanu filiāla bažneica Pilciņa tika atdaļēta no draudzes un izveidota atsevišķa draudze, kuru tāpat tūmār apkalpoja Dricanu prāvests, kod arī jai bija kā Dricanu filiāla bažneica. Školā atsoca vicēt ticēbu, spiečo kristēgū ticēbu, bažneicā procesē atsagrīzja bārni, pirmie komunēja bārni tika sagatavēti. Un tika arī atjaunoti cīmu kristi, gan vecajos vītos, gan restaurēti arī īpriekšēji. Taunagā 1988. gadā, Lempūs pie Leimaņu sātas 1989. gadā, Cešļūs, Estūs, Ratinīkūs, Seiļūs, par jaunu Lielceļa molā 1990. gadā tika pastatēts Špunu krists. Drebenīku krucifiks jau padomējas laikā bija iekļauts valsts aizsargājumus pīminekļu sarakstā.